Ja tu izskaties pēc kārtīgi keksu uzvalkot ciešākas bikses, man tev ir ieteikums, kas izglābs tevi no 8 nedēļu ilgām mocībām, lai zaudētu svaru visur, izņemot viduklī. Taču man jāsāk ar sliktām ziņām. Šī keksa forma, tie nav vienkārši kosmētiski nesmuki tauki. Tas ir kas daudz bīstamāks. Pārgriežam šo kungu ar moderno medicīnu uz pusēm. Vai redzi šīs gaišas pelēkās līnijas, kas izskatās pēc apgrieztām jautājumu zīmēm? Tā ir tava vēdera muskultūra, kas ir kļuvusi par izstaipītu ķeseli. Visa šī melnā masa, zarnas, kuras saspiestas, slīkst orgānu taukos. Tu teiksi, liela brēka. Man patīk mans speķa ķeseles, bet tu nesaproti. Šie tauki nav kosmētiska problēma. Tie ir iemesls, kāpēc tev katru gadu ir jālieto aizvien vairāk medikamentu un tu jūties aizvien sūdīgāk. Tie izdala iekaisumu veidojošas vielas, kas burtiski indē tavus aknas, nieres, sirdi, smadzenes un visus pārējos orgānus. Tu teiksi, tad vienkārši jākustās vairāk un jāēd mazāk. Nē, jo šiem taukiem ir neredzams sarks. Ierobežojot kalorijas, tu redzēsi mazāk kilogramus uz svariem, bet būs zaudēts svars no rokām, kājām, dibena, krūtīm, taču tavs viduklis joprojām būs neapmierinoši liels. Kāpēc? Jo orgānu taukus sargā insulīna rezistence. Te arī slēpjas tavs lielākais klupšanas akmens diētās. Ja tu izlemsi sev mocīt ar kaloriju deficītu, vienkārši turpinot ēst to pašu, tikai ierobežojot savu pārtiku, pēc tavas varonīgās cīņas ar kārdinājumiem, izsalkumu, pēc 8 nedēļām tava enerģija, veselība un pašjūta visticamāk būs turpat, kur viņi bija pirms tu zaudēji svaru. Jo insulīna rezistence un viscerālai tauki joprojām ir kopā ar tevi. Ir tikai loģiski, ka pēc tāda gājiena tu pieņem veselīgs uzturs man nevar palīdzēt. Meli! Absolūti meli! Ir labāks ceļš, tu vienkārši izmanto nepareizo instrumentu. Ja tev ir liels viduklis, fokusēs nevis uz svaru zaudēšanu, bet uz insulīna rezistences atrisināšanu. Jo izmantojot zemogļhidrātu uzturu, lai novērstu insulīna rezistenci, pirmā vieta, no kurienes pazūd apkārtmēru un tauki, ir tavs viduklis, jo šie orgānu tauki ir pirmie, kas pazūd. Otrkārt, un daudz svarīgāk, tava enerģija, pašjūta, veselības rādītāji izmērāmie uzlabosies par 70–80%, tev zaudējot pirmos dažus kilogramus, jo šie ir tie indīgie, metaboliski toksiskie orgānu tauki, kas ir pirmie, kur pazūd, kur izraisa lielāko daļu tavu problēmu. Un ja ar to vēl nepietiek, zemes ogļhidrātu uzturs tev tik ļoti samazinās apetīti, ka tu zaudēsi svaru, ēdot līdz sāta sajūtai. Tev nebūs jāskaita neviena pati kalorija. Neizklausās pēc labākas metodas. Šobrīd es pieņemu arī jaunus klientus. Dod ziņu, ja tu negribi likt kopā informācijas kripatas, bet uzreiz gribi izveidot stabilu un efektīvu uzturu stratēģiju, lai atbrīvoties no sava indīgās speķa pildījuma pēc iespējas ātrāk.